Čau! Bībele un Dieva vārds un Jēzus ļoti daudz runājis ir un runā Dieva gars par vienotību. Mēs, lasot Bībeli, lasot evaņģēlijus, mēs varam redzēt, ka vienotība ir viens no galvenajiem principiem, viens no galvenajiem fenomeniem, kuru Jēzus Kristus uzsver savā mācībā, un katrs, kurš sauc sev par Jēzus Kristus sekotāju, tātad ņem vērā to, ko māca viņa skolotājs. Un mēs saprotam, ka vienotībā cilvēki var būt tikai dzīvojot mīlestībā. Ir teikts, ka mīlestība, lai ir pāri visam, ka mīlestība apklāj daudzus grēkus, ka jūsu savstarpējā vienotība un mīlestība apklāj daudzus grēkus, un tā ir bijusi Jēzus lūgšana. Mēs atceramies, evaņģēlijos, kur Jēzus saka: Tēvs, tā kā mēs esam viens, es lūdzu, ka viņi, tos, kurus tu man esi devis, ir viens vesels, viens organisms. Par to arī runā apostols Pāvils daudz. Mēs zinām, ka vēstulēs korintiešiem par šo te Kristus miesu, kas ir kā viens organisms, kur ir dažādi locekļi, bet šī Kristus miesa ir viens organisms, visa kopā saistīta ar šīm mīlestības saitēm. Un es bieži domāju, kāpēc tad mēs bieži saskaramies ar to, ka mēs Kristus miesā neredzam šo vienotību, vai ka tas ir tā ļoti pārspīlēti daudz redzams kaut kur, kaut kādās situācijās un publiskās telpās un tā tālāk, šīs šķelšanās vai tāda nevienotība. Tātad Jēzus mums ir teicis, ka tas, ka jūsu starpā ir mīlestība, jūsu starpā, kas ir tie, kuri ir šie jūsu starpā, tātad tie ir visi, kas ir pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu kungu, Katrs, kurš sauc Jēzu par savu kungu, ir Kristus māceklis, kurš piesauc Jēzus vārdu, tic savā sirdī, ka viņš ir miris par viņa grēkiem un trešā dienā augšām cēlies, ir Jēzus Kristus māceklis. Un tātad starp katru no mums, starp katru, kurš sauc sev par Jēzus Kristus mācekli, katram, kurš sauc sev par Jēzus Kristus mācekli, ir jāsaprot šī pati pamata atziņa, ka Kristū mēs esam miruši, mūsu miesas daba ir mirusi, un mēs esam piedzimuši no jauna, un šodien nevairs es dzīvoju, bet Kristus manī, un cik es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kurš ir miris par mani. Un jautājums, protams, paliek atklāts, vai mēs tā dzīvojam un vai mēs tā ticam. Un tieši tāpēc arī mēs varam redzēt, ka apostols Pāvils šo jautājumu uzdod vairāk kārt. Vai jūs ticat, vai jūs dzīvojat ticībā, vai jūs stāvat ticībā? Un tātad kam, vai jūs ticat tam, ka Kristus ir jūsos? Pārbaudat sevi, apostols Pāvils saka. Vai jūs ticat tam, ka Kristus ir jūsos? Un ja jūs ticat tam, ka Kristus ir jūsos, tad jūs ticat, ka jūsu reakcija, uzvedība, jūsu dzīvesveids, vēlmes, emocijas un viss pārējais domas ir saskaņotas ar Kristu, jo nevairs es dzīvoju, bet viņš caur mani. Un es domāju, ka tas ir tieši šis iemesls, ka šī atziņa par to, ka mēs esam krustā sisti, ka mūsu miesas daba ir krustā sista, ka viņa, acīm redzot, nepietiekami tiek kultivēta Kristus miesā, ja jau mēs tik ļoti bieži varam saskarties ar miesīgiem kristiešiem. Un šeit, zināmā mērā, tā ir arī laba ziņa priekš tiem, kuri ir saskārušies ar šādiem miesīgiem kristiešiem, jo tas dod cerību, tātad tas dod izskaidrojumu, jo, piemēram, tu esi saskāries ar kādām situācijām, kur tev liekas, tāpat pasaulē nenotiek, vai neizturās un tā tālāk, kad
šī doma tev dod paskaidrojumu, ja, un varbūt pat šajā situācijā ļauj tev pārklāt šo cilvēku vai šos cilvēkus, ja, ļaut, respektīvi, Kristum dzīvot caur tevi, ja, šajā situācijā. Saprotot, ka šie cilvēki vienkārši nav pieņēmuši atziņu par to, kas viņi ir Kristū, ja, kad miesas daba vairs nevalda pār viņiem, ka viņi ir miruši bauslībai, jo tieši bauslība ir tā, kas ierosina grēku. Ja, ja mēs šodien, dzīvojot jaunā derībā, kad darbojās jau citi likumi, ja, kad mums ir dots jauns un dzīvs ceļš, kad cilvēks vēl cenšas dzīvot pēc bauslības, tad viņš grēko ar to pašu. Ja, viņš tātad aizšauj garām. Šeit neiet runa par to, ka bauslis pats par sevi ir slikts, ja, bauslis pats par sevi ir svēts, taču miesīgs cilvēks miesīgā ceļā, tātad vienkārši pildot Dieva likumu, nevar piepildīt šo bauslību. Dzīvot šo svēto dzīvi, ja, atbilstoši Dieva standartiem, cilvēks var tikai tad, kad viņš pieņem patiesību par to, kas viņš ir Kristū un ko Jēzus Kristus ir izdarījis priekš viņa. Kad viņš pieņem šo faktu, ka Kristū viņš ir taisnots, ka viņš ir šķīsts un svēts ne no saviem darbiem, ne tāpēc, ka viņš tāds ir pēc fakta, bet tāpēc, ka Jēzus Kristus ir samaksājis par viņu, izlējis savas asinis, pārklājot viņa grēkus, lai varētu notikt šis fenomens, ka neskatoties uz redzamo, ja, mēs tiekam saukti par svētiem Dieva priekšā Kristū, pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis. Un šeit arī paceļās jautājums par to, kāpēc ir tik svarīgi sludināt žēlastību un kāpēc ir tik svarīgi iestāties par patiesību, ko darīja apustulis Pāvils. Viņš cīnījās par to, un pārējie apustuļi, kur dažreiz tika nomētāti pat līdz nāvei ar akmeņiem, ja, tajā laikā. Šodienas kontekstā, ja, šie akmeņi var būt vārdi, kas lido no visām pusēm, piemēram, publiskajā telpā, ja, tātad, kur ir šis internets, kur ir šie sociālie tīkli, kur ir dažādas platformas, no kurām no visām pusēm var lidot šie akmeņi un būtībā cilvēku nogalināt. Ja? Mēs saprotam, ka tas ir enerģētisks process, ka katrs vārds, katrs lāsts, ja? vai vienalga kaut vai šo vārdu ietekme, ja? Vai šis mēģinājums likt kaut kādus sprunguļus cilvēku kalpošanās dzīvēs un tā tālāk. Ja? Tas viss nes kaut kādas sekas, ja? Bet taču mēs redzam, ka apustuļi neskatoties ne uz ko turpināja cīnīties. Ja? Un tāpēc es šodien gribu arī uzmudināt tevi, ja tu sastopies ar miesīgiem kristiešiem savā dzīvē, ja tu sastopies ar šo fenomenu un varbūt tas pat liek tev dažreiz šaubīties par Dieva esamību vai par kristietības efektivitāti, ja? Un paceļ tev kaut kādus šādus jautājumus, kas būtībā ir nākuši, lai tevi apzaktu, lai tevi vestu prom no ticības dzīves. Ja? Tad vienkārši zini šo faktu, ka šie cilvēki nav pieņēmuši patiesību. Un tas, ka kāds saka Jēzum kungs, ja, nenozīmē, ka viņš ir atzinis patiesību un tā darījusi viņu brīvu. Kā mums to arī saka svētie raksti, ja, ka Jēzus saka, ka tajā dienā ne katram, kurš sauc uz mani kungs, ja, es varēšu teikt, ienāc, ja, sava kunga priekā. Jā, tā lai ir viela pārdomām, protams, tas arī liek padomāt par to, cik svarīgi mums tomēr ir atzīt patiesību, ja kamēr mēs esam šeit uz zemes, kā to svētie raksti saka, ko jūs siesiet šeit uz zemes esot, tas būs siets, un ko jūs atraisīsiet, tas būs atraisīts, ja, arī debesīs. Un tātad zemes dzīvē ir milzīga nozīme, tam, ko mēs šeit daram, ir milzīga nozīme. Katra mūsu diena
ja ir jauna žēlastības diena, kurā mēs varam mainīt lietas, izprast Dievu, un, lai mēs to varētu izdarīt, mums ir jāmainās pirmkārt savā domāšanā, mums ir jāatjauno savu domāšanu, kas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs arī zināšanas, mums ir vajadzīgi skolotāji, patiesības skolotāji un tā tālāk, jo ticība nāk no dzirdēšanas, no Dieva vārda dzirdēšanas, no prieka vēsts dzirdēšanas, tādēļ, ka Pētera vēstulē ir pateikts, ka šis ir tas vārds, prieka vēsts, kas jums ir tikusi pasludināta, šis ir tas Dieva vārds, kas paliek mūžīgi. Aleluja! Tāpēc mums ir jālasa svētie raksti, tāpēc mums ir jāklausās viens otra atziņās, tāpēc mums ir viens otram jāatgādina, labā vēsts ikdienas, jāuzmundrina mūs dzīvot mīlestībā, jo mums ir teikts, ka ticība darbojās mīlestībā, sludināšanas mērķis ir mīlestība un sludinot mēs draudzi kopjam ticībā, tātad, kad draudze dzīvo šajā atziņā par to, cik Dievs mūs ļoti katru no mums ir mīlējis, tad arī šī ticība būs spēcīga un tai sekos arī šie ticības darbi, kas ir iespējams tikai tad, ja es tos daru mīlestībā, tātad, ja šie gara augļi mūsos veidojās, jo tā kā mums svētie raksti to saka, pat ja es atdotu savu miesu upurētu, un izdalītu visu savu mantu nabagiem, bet ja manī šīs mīlestības nav, tad es esmu tukšs, nekam nederīgs, tad nekam no tā visa, ko es daru, nav nekādas jēgas. Un tāpēc, mīļie, padomāsim par to šodien, padomāsim par to, ko saka Dieva vārds, ko vēlas Kristus, aizmirsīsim kaut kādas savas ambīcijas, protams, ka to nevar izdarīt mehāniski, kā jau es teicu, tātad tas notiek caur šo patiesības atziņu, ka mēs esam miruši līdz ar Kristu un mēs esam jauns radījums un nevairs mēs dzīvojam, bet Kristus mūsos, ka miesas daba ir sista krustā. Kas ir miesas daba? Tātad tā ir šī te atdalītība no Dieva, šī bezdievība, kad cilvēks dzīvo savā prātā, savā spēkā, tai skaitā mēģinot izpildīt bauslību, savā spēkā miesīgi, tātad pieejot pestīšanai, tas ir ceļš uz nekurienu vēl trakāk, tas nocietina sirdi, jo tas ir grēks, ko nozīmē grēks aizšaut garām tam, kas šodien ir aktuāls, tam, kas šodien ir jauna derība, mums šodien ir vecā derība, vecās derības ceļš vairs nav aktuāls. Un tāpēc tik svarīgi ir vienmēr cīnīties par patiesību, atgādināt to sev un citiem, lai beidzot mēs varētu ieraudzīt Kristus miesu kā patiešām īpašu sabiedrību, kurā mēs patiešām varam saņemt šo te mīlestību, kurā mēs varam dalīties ar mīlestību, lai tas būtu tā, kad ieejot kristīgu cilvēku sabiedrībā, mēs skaidri zinām, ko mēs tur varam saņemt un kas tur ir nepieļaujams. Un ja kāds teiks, ka tas nekad nenotiks, jo arī pirmās baznīcas laikā bija dažādas šīs situācijas, un mēs redzam visādas drausmīgas situācijas ticīgu cilvēku vidū, tad es teikšu, ka es ticu, ka tas notiks, un tam ir apstiprinājums svētajos rakstos. Tātad Dievvvārds saka, ka šis vārds, šī kalpošana turpināsies tik ilgi, līdz kamēr mēs visi nonāksim vienotībā, tātad vienā izpratnē, vienā ticībā, vienā garā, jo patiesība ir viena, un tāpēc mums ir tik svarīgi pieturēties pie tā, ko mums māca svētie apustuļi Jēzus Kristus, caur svētajiem rakstiem, un neizdomāt kaut kādus savus ceļus, savas filozofijas, nemeklēt savu labumu, bet to, ko Kristus ir noteicis, ko Dieva gars mums ir atklājis svētajos rakstos.
lai mēs tiešām varētu piedzīvot, kā Kristus līgava ceļās pilnā augumā, Kristus briedumā, vienotībā pieceļās un piepilda to misiju, kas viņai ir paredzēta, un katram no mums Kristus miesā ir sava vieta un savs uzdevums, bet to mēs varam piepildīt tikai paliekot patiesībā, tikai atzīstot patiesību, kas dara mūs brīvus, kas dara mūs atvērtus Dieva gara darbībai, caur mums un mūsu dzīvēs un dažādās situācijās, un ka mēs vienmēr to atceramies, kad mēs saskaramies savās dzīvēs ne tikai aiz kanceles vai esot baznīcā vai draudzē, bet ka mēs savā dzīvē, savā ikdienā atceramies, kas mēs esam, tajā ir atslēga, ka mēs mainām savu domāšanu, ka mēs nedomājam tā, kā pasaule domā, bet pakļaujam savu domāšanu, savas emocijas Kristum. Amen.